Labvakar! Pirmkārt jau sveicu visas māmiņas vakardienas māmiņu dienā. Prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā. Un šodien tad uzsākam 3 webināru ciklu - jaunās māmiņas ceļvedis, pašaprūpe, emocionālais balanss un uzturs. Un mani sauc Sandrs Lukas, esmu klīniskais un veselības psihologs un arī 3 bērnu mamma. Šis webinārs tiek ierakstīts, un ierakstu jūs saņemsiet arī savos e-pastos šīs nedēļas laikā kopā ar tādu nelielu izdales materiālu, lai paliek jums atmiņai. Un es arī centos iekļaut jau šajā lekcijā jautājumus, kas bija iesūtīti um, nu, pirms lekcijas. Un, ja jums ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet chatiņā, un pēc šīs lekcijas, kas ir apmēram 45 līdz 60 minūtes, būs iespēja arī uzdot tādu sev aktuālo jautājumu arī mutiski. Labi, tad, ja es tā domāju mazliet par savu tādu personīgo pieredzi, tad es domāju, ka tā bija diezgan transformējoša priekš manīm. Es domāju, ka arī jūs esat piedzīvojuši to, ka kļūšana par māti ir ļoti transformējoša pieredze. Un pirmo reizi es par mammu kļuvu pirms jau 18 gadiem. Un kāpēc es saku pirmo reizi? Tāpēc, ka katra nākamā reize bija jauna pieredze un tāda jauna piedzimšana kā mammai. Un katrs bērniņš, tomēr neskatoties uz to, ka kaut kādi procesi ir zināmi jau pēc pirmās reizītes, arī katrs nākamais bērniņš tomēr iedod kaut kādu savu jaunu, transformējošu, mainošu pieredzi. Un skaidrs, ka kļūšana par māmiņu skar praktiski visas dzīves jomas, un vienlaikus tomēr ir jāsaka, ka mēs joprojām saglabājam arī savas visas citas lomas, neskatoties uz to, ka primāri un tāds lielākais fokus šajā brīdī tomēr tiek likts uz šo te mammas lomu, uz rūpēm par savu mazuli, uz rūpēm par savu jaundzimušo bērniņu. Lūk, un tāpēc, ņemot vērā, ka mums šīs lomas pie kopējām, pie vispārējām lomām mēs esam gan sievas joprojām, gan sievietes, gan māsas, gan meitas, jo šīs lomas joprojām mūsos dzīvo. Un kā tad savienot šīs mūsu pārējās lomas ar šo jauno mātes lomu, tad mazliet šajā webinārā. Tā. Mēģināsim, lai jūs redzat. Tātad, ja mēs domājam ka mēs runājam par bērnu ienākšanu ģimenē, pasaulē, tad skaidrs, ka tās nes līdzi ārkārtīgi liels pārmaiņas. Un kā jebkuras pārmaiņas dzīvē, tas prasa arī jaunas pielāgošanās stratēģijas, sameklēt jaunus veidus, galā tikšanas veidus, kā mēs varam šo jaunās prasības, tādus jaunos izaicinājumus, kā mēs ar viņiem varam tikt galā. Un gan fizioloģiski, gan emocionāli tā ir tāda milzīga pieredze, milzīga spriedze mūsu ķermenim. Un, ja mēs par tādu ķermenisku fizioloģiju runājam, ka tās ir apmēram 6 līdz 8 nedēļas, kad ķermenis daudz maz pielāgojas šim te pēc dzemdībām un atgūst hormonāli kaut kādu daļu savas tādas stabilitātes, tad par tādām par tādu emocionālu pielāgošanos un par tādu emocionālu tādām emocionālo svārstību regulāciju mēs runājam, ka tās varētu būt arī vairākus mēnešus, un arī iespējams tāda pielāgošanās varbūt arī gadu un vairāk.
Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ķermenis tiešām, ka mūsu psihe, mūsu ķermenis, izējot cauri šai bērniņa piedzimšanas pieredzei, mēģina atrast labāko veidu, kā atgriezties tādā normālā stāvoklī. Un šīs hormonālās izmaiņas nes sevī līdzi tādas ļoti spēcīgas, varbūt ļoti pretējas reakcijas, kā laime, prieks, saviņojums un vienlaikus tur var būt arī daudz baiļu, daudz nedrošības, daudz apjukuma un vientulības sajūtas. Un šīs emocijas var radīt tādu milzīgu, milzīgu vilni, ar kuru reizēm varbūt pat ir ļoti grūti tikt galā. Un, jebkurā gadījumā mums ir arī spēja, mūsu ķermenim, mūsu psihē ir šī spēja pielāgoties, un mēs varam mūsu nervu sistēmai arī mazliet palīdzēt ar savām darbībām un atgūt šo te līdzsvaru. Tāpēc šodien vairāk mēs runāsim par pašaprūpi, par to, kāpēc tā ir nepieciešama un kādi tad ir pašaprūpes veidi. Un jāsaka uzreiz, ka pašaprūpe nav nekāda ekskluzivitāte, nav nekāda luksuslieta, ko māmiņai ir nepieciešams iekļaut savā ikdienā. Skaidrs, ka rūpes par bērniņu tā ir prioritāte, un tas arī ir nepieciešams, lai tomēr mazulis varētu augt un attīstīties pēc iespējas labākajā veidā. Un tomēr pašaprūpe sievietei ir ārkārtīgi liela nepieciešamība, jo palīdz stabilizēt jau iepriekš minētās tādas spēcīgās emocionālās svārstības, kas rodās pēc dzemdībām, gan arī ilgtermiņā palīdz uzturēt tādu emocionālo un fizisko labbūtību. Un, ja mēs domājam par tādām rūpēm par sevi, tad mammas, kuras tomēr atrod laiku, kuras atrod resursus, kuras atrod veidus, kā par sevi parūpēties, kaut vai nelielā veidā, bet regulāri, tās mammas arī, tām mamām ir daudz lielāks resurss un potenciāls arī parūpēties par savu bērniņu un arī par citiem apkārtējiem svarīgiem cilvēkiem, piemēram, par vīru un iespējams arī par citiem saviem bērniem. Un, ja mēs domājam, iespējams, esat dzirdējuši tādu asociāciju, salīdzinājumu, kad lidmašīnās drošības instrukcijā ir minēts, ka pieaugušais nepieciešamības gadījumā skābekļa masku vispirms uzvelk sev un tikai pēc tam bērnam, jo pretējā gadījumā pieaugušais var zaudēt savu samaņu, un bērns par pieaugušo parūpēties nevarēs. Tāpēc, domājot par to, vai man ir laiks, vai man ir spēks, vai man ir resursi savai pašaprūpei, ir svarīgi sev atgādināt, ka pašaprūpe tā ir nepieciešamība, lai jūs varat parūpēties par savu mazuli. Es domāju, tas ir tas lielākais mērķis visām māmiņām. Kas tad ir svarīgi? Ko tad ir svarīgi ņemt vērā pie pašaprūpes? Kas tad ir tādi būtiskākie aspekti? Tātad rūpes par sevi katrai sievietei var nozīmēt kaut ko citu, bet, protams, ir tādi vispārējas darbības vai vispārēji kritēriji, par ko ir svarīgi ikdienā padomāt. Kā tam atrast laiku, kā tam atrast arī iespējas un veidus. Ja? Kā jau es arī minēju, šīm pašaprūpes lietām viņām nav jābūt kaut kam ļoti lielam, ekskluzīvam. Tās var būt arī ļoti ikdienišķas lietas, īsu brītiņu, bet ļoti svarīgi ir, lai tās ir regulāras un no dienas uz dienu. Vienlaikus arī tātad šīs iespējas rūpēties par noteiktiem kritērijiem, pašaprūpes kritērijiem, var mainīties dienu no dienas. Ko tas nozīmē? Ka būs dienas, kad jums būs mazāk enerģijas, un būs dienas, kad jums būs krietni vairāk enerģijas.
Un tajās dienās, kad ir krietni mazāk enerģijas, tad iespējams turpinot šos veikt šādas pašaprūpes darbiņus, darbības, iespējams tur būs vajadzīgs mazāks laiks, iespējams tur būs mazākas iespējas vai mazāks apjoms, bet jebkurā gadījumā ir svarīgi, lai kaut kas no tādas regularitātes tomēr tiktu ievērots. Ja? Un savukārt dienās, kad ir vairāk enerģijas pēc būtības, tad attiecīgi var kaut kādas lietas darīt vairāk, biežāk varbūt pa dienu, un arī varbūt kaut kā pat papildus, kaut kādas papildus aktivitātes savā ikdienā ieviest. Bet, jebkurā gadījumā, nešaustīt sevi un nejusties vainīgai par to, ka reizēm labākais, ko tajā dienā jūs varat izdarīt, ir iespējams izgulēties, vai iespējams uztaisīt un apēst veselīgu maltīti, vai iespējams labākais tajā dienā ir iziet pastaigāties. Ja? Tātad neuzlikt arī pārāk augstas prasības pret to, kas ikdienā ir jāizdara. Jā, un pašaprūpē nav vietas vainas sajūtai. Dažkārt var būt situācijas, kur pat apzinoties, ka tas ir tādā manā labā, darot kaut kādas aktivitātes, piemēram, aizejot satikties ar draudzenēm, vai aizejot kaut kur sporta zāli, vai aizejot pastaigāties, var pārņemt vainas sajūtu. Par vainas sajūtu mazliet vēlāk parunāsim, bet ko nozīmē izjust vainas sajūtu tajā brīdī, kad jūs darat kaut ko, kas ir jūsu labā? Ja? Tās īsti nebūs rūpes par sevi. Vainas sajūta kaut kādā mērā nobojā visu labo nodomu un visu šo te labo iniciatīvu, un īsti nebūs no tās nekādas lielas jēgas. Tāpēc par vainas sajūtu mēs parunāsim vairāk vēlāk. Bet kas tad ir tādas vispārējās emocionālās un fiziskās labsajūtas, tādas aktivitātes, tāds pamats? Un īstenībā tās nav nekādas ļoti jaunas lietas. Varbūt es šobrīd tikai atgādināšu un pārunāsim vairāk, ko darīt, kā šo katru aktivitāti varbūt vairāk ikdienā mēģināt ieviest, bet katrā ziņā tās ir tādas ļoti, ļoti pamatu lietas. Un ja mēs skatāmies vispār uz tādu emocionālo veselību, emocionālo pašsajūtu, labsajūtu, tad šīs trīs pirmās, kas ir minētas, miegs, veselīgs uzturs un regulāras fiziskās aktivitātes, ir tās, kas īstenībā ir tādi trīs lielie vaļi emocionālās labbūtības pamats, ko ļoti svarīgi ir ievērot ne tikai kļūstot par mammu, bet arī vēlāk esot par mammu arī lielākiem bērniem. Tas jau, protams, pēc tam ir vieglāk to ievērot, bet jebkurā gadījumā šīs ir tās lietas, uz ko balstās tāds emocionālā labbūtība. Un miegs, kāpēc miegs ir, skaidrs, ka miegs ir primārais, kas cieš tajā brīdī, kad mēs kļūstam par mammām, jo bērniņam vēl nav nekāds regulārs miega un aktivitātes režīms, mums tas bērniņam ir jāiemāca. Un pamazām arī stabilizējās arī mūsu rutīna un režīms. Bet saistībā ar miegu ir ļoti svarīgi tiešām izmantot katru brīdi, kad jums ir iespēja pagulēt, kaut vai tās ir dažas minūtītes, kad bērniņš guļ, kad bērniņš ir aizmidzis, mēs paņemam arī atpūtu, tam nav obligāti jābūt arī miegam, bet jebkurā gadījumā ir svarīgi, lai tajā brīdī arī jūs esat tādā mierīgā režīmā.
Nevis izvēlēties to laiku, kamēr mazulis guļ, lai sakārtotu māju, uztaisītu visiem mainiekiem ēdienu un vēl dažādas lietas iekavētās izdarīt, bet ļoti svarīgi īpaši tieši pēcdzemdību periodā. Tad ir ļoti, ļoti svarīgi, kad arī jūs miegu prioritizējat un noliekat to kā numur viens. Šajā, šajā aspektā var iesaistīt arī kaut kādus citus cilvēkus, partneri, varbūt vecākus vai kādus citus uzticamus cilvēkus, kas var arī ar bērniņu iziet ārā un ļaut jums netraucēt izgulēt kādas stundas. Katrā ziņā meklēt šīs te iespējas, kur miegs var tikt izgulēts. Jo tad, kad es domāju, ka jūs visi esat piedzīvojuši to, ka ja ja miegs pietrūkst, tad tā ir būtībā kā tāds vitamīns smadzenēm, kā tāda barība, kā tāda baterija arī. Un, ja miegs pietrūkst, tad mēs esam daudz vieglāk emocionāli triggerējami, mēs esam daudz vieglāk emocionāli, mums ir daudz vieglāk emocionāli reaģēt, mums ir daudz grūtāk arī savas emocijas regulēt. Mēs jūtamies izsīkuši, mēs jūtamies noguruši, un dažkārt tas var ietekmēt arī garstāvokli un vispār vēlmi kaut kādas lietas darīt. Tāpēc miegs ir ļoti, ļoti būtisks. Ir svarīgi, protams, ievērot arī miega tādu higiēnu, domājot par telpu, kur jūs guļat un kur guļ arī mazulis. Un svarīgi, ka šī telpa ir pēc iespējas ar iespēju aptumšot to, ka tā ir vēsa telpa, kur arī miegs ir ne tikai stundu ziņā pietiekams, bet kur viņš var būt arī kvalitatīvs no tādiem fiziskajiem apstākļiem. Veselīgs uzturs. Par uzturu jūs vairāk jums vairāk stāstīs tātad trešdienas nodarbībā, bet kas ir svarīgi? Skaidrs, ka nevienmēr pietiek laika pagatavot maltīti, un reizēm var pietrūkt arī idejas, ko pagatavot, un reizēm ir arī nogurums, lai pagatavotu. Tāpēc ļoti svarīgi ir atkal domāt, kā veidot uztura kaut kādas, varbūt pat rezerves, lai kaut kādos brīžos, kad pat tiešām nav laika un nav enerģijas, varētu to izmantot. Tās varbūt ēdienreižu gatavošana, tātad ēdienu gatavošana vairāk un sapakošana pa porcijām, sasaldēšana vai iespējams porcijas saglabāšana nākamajai ēdienreizei vai nākamajai dienai. Var lūgt palīgā atkal partneri, draugus un radiniekus, kas var palīdzēt ar savu praktisko darbošanos, ka var sagādāt produktus, var uztaisīt arī ēst. Noteikti nevajag baidīties lūgt palīdzību. Un noteikti arī ir svarīgi domāt par to, lai uzturs nav tāds pliks, ja tā var teikt, lai uzturs ir vērtīgs, lai uzturs ir pietiekams, jo arī tas iedod fiziskajam ķermenim vitamīnus, uzlādē, un tad arī mēs vairāk varam gan fiziski aprūpēt bērniņu, gan arī būt emocionāli spējīgākas tikt galā ar situācijām. Regulāras fiziskās aktivitātes, tās var būt vai nu tās pašas pastaigas ar mazuli, vai arī joga un dažādi vingrinājumi, kas ir tieši pēcdzemdību periodā, ar domu, ka tās aktivitātes no tādām vieglākām aktivitātēm pāriet uz tādām, jau tādām grūtākām, atkarībā no jūsu fiziskās sagatavotības līmeņa iepriekš un arī no jūsu pašsajūtas. Fiziskās aktivitātes ļoti būtiskas ir tātad, kā atrast laiku. Jā, tās var būt pavisam īsi brīži, 10 minūtes, 15 minūtes dienā. Es domāju, ka jebkura mamma var atrast laiku šādām aktivitātēm vai ar
kādu tuvu cilvēku atbalstu, var arī vingrot varbūt kaut kādā brīdī kopā ar bērniņu, pavisam viegli, bet noteikti padomāt par to, kādas varētu būt iespējas tādā radošā veidā. Emocionālā labsajūta. Kā uzturēt emocionālo labsajūtu? Tātad emocionālā labsajūta lielā mērā arī ir, teiksim, tāda bāze, ir arī jūsu iepriekšējā pieredze, kā jūs vispār esat rūpējušās par savu emocionālo labsajūtu, kā jūs esat spējušas apzināties, kā jūs jūtaties, kā jūs tiekat galā ar grūtībām, kā jūs spējat regulēt savas emocijas. Un šajā dzīves posmā īpaši ir svarīgi izmantot dažādas arī šīs te prakses, tādas vairāk apzinātas prakses, kā piemēram dziļo elpošanu brīžos, kad ir tādas spēcīgākas emocijas. Jā, tā var būt arī meditācija, tās var būt arī tādas apzinātas pastaigas dabā, kur jūs pievēršat uzmanību savām maņām, ja, kas ļoti atslogo psihi un var arī palīdzēt novērst dažādas domas. Tātad apzināta pastaiga dabā nozīmē, ka jūs ejat, piemēram, pastaigāties un koncentrējaties uz to, ko jūs redzat, ko jūs dzirdat, ko jūs sajūtat, ko jūs sasmaržojat. Ja? Kas ir tie stimuli, kas jums tajā brīdī ir pieejami? Un tas ļoti ļauj sazemēties un patiešām nonākt tādā kontaktā ar sevi, lai atkal varētu mazliet sevi atbalstīt un parūpēties par tādu emocionālu, tādu labsajūtu. Protams, ir svarīgi turpināt, svarīgi mēģināt atrast laiku un arī tādus resursus, darīt lietas, ko jums ir paticis darīt pirms grūtniecības, vai kas jums ir svarīgas. Un tās atkal var būt pavisam tādas nelielas, mazas lietiņas, grāmatas lasīšana, mūzikas klausīšanās, rūpēšanās par augiem, varbūt vanna, varbūt tējas dzeršana vai piena dzeršana ar cepumiem. Kaut kādas tādas mazas lietiņas, ko jūs esat darījuši iepriekš, vai arī kas jums nāk prātā, kas varētu jums palīdzēt šajā dzīves posmā, mazlietiņās pievērsties atkal sev, pavērst fokusu uz sevi. Jo skaidrs, ka mazulis var aizņemt pilnīgi visu laiku, ja jūs nekādā veidā nemēģināsiet priekš sevis kaut kādu laiku atvēlēt, tad atkal, kā jau mēs runājām, tad kaut kādā dzīves brīdī varētu būt grūti parūpēties par mazuļa vajadzībām, jo pašas vajadzības nebūs apmierināts pietiekami. Atbalsta sistēma ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts. Tātad tie ir, kā jau minēju, ne tikai partneris, bet arī radinieki, draugi, kas var palīdzēt, kas var iesaistīties. Ja jūs jūtat, ka ir grūti tikt galā, tad ir svarīgi nekautrēties, ir svarīgi patiešām mācīt lūgt palīdzību. Un atkal jautājums ir, ja tas rada kaut kādas arī grūtības, kādas ir bijušas jūsu, kāda ir bijusi jūsu pašsajūta līdz bērniņa piedzimšanai, cik viegli vai cik grūti jums ir bijis lūgt palīdzību. Varbūt esat dzirdējuši tādu teicienu, ka, lai izaudzinātu bērnu, ir nepieciešams vesels ciems. Ja? Tātad tas ir pārcilvēciski prasīt tikai no mammas uzaudzināt bērnu. Ir ļoti svarīgi, ka tajā visā procesā iesaistās arī citi cilvēki, arī citi, kuri var parūpēties un var gādāt un var lolot bērniņu. Un bērnam arī tā ir laba pieredze veidot attiecības ar dažādiem cilvēkiem. Tagad ne tikai ģimenē, bet arī jau tālāk, jau ar vecvecākiem, ar vecāku draugiem. Un katrā ziņā tas var būt arī tāds labs pamats bērniņu sociālajām prasmēm. Bet tas, protams, vēlākā laikā, tad, kad bērns jau paaugās.
Jā, nepieciešamības gadījumā, protams, var aicināt arī pēcmammas vai pēcdzemdību dūles, var veidot šādas sadarbības, kas šīs ir speciāli apmācītas sievietes, kuras palīdz māmiņām pēcdzemdību laikā, gan emocionāli, gan arī praktiski, gan arī ar padomu. Un, protams, arī šīs sociālās saites ar citām mamām, vai nu tās ir tiešsaistes nodarbības, vai tās ir mazuļu skoliņas, kur ir iespējams gūt atbalstu un arī tādu sajūtu, ka es jau neesmu viena ar tādām savām grūtībām. Jo reizēm var būt tā sajūta, tīpaši, ja mēs skatāmies tādus sociālos tīklus, ka visiem citiem jau ir ļoti labi. Ir smaidīgi bērni, laimīgas, ļoti koptas mammas, bet realitātē bieži vien tās ir tikai ļoti atsevišķas situācijas. Un arī jebkura mamma var saskarties ar grūtākiem brīžiem, ar priecīgākiem brīžiem, un ir svarīgi iegūt to sajūtu, ka es neesmu viena tajos brīžos, kad man ir grūtāk. Ja, tāpēc tāda sociālo saišu veidošana ir arī tāda svarīgs aspekts savā aprūpē. Laika plānošana. Tā ir tāda sava dienas režīma izveidošana, bet atkal ir ļoti svarīgi, ka tas ir tāds elastīgs, domājot arī par bērniņa vajadzībām un par bērniņa ritmu. Un tomēr ir labi, kad kaut kādas lietas ir saplānotas, ar ko var rēķināties. Mums visiem ir ļoti svarīga viena vajadzība. Vajadzība ietekmēt kaut ko savā dzīvē, vajadzība pēc kontroles. Un, ja mēs plānojam savas kaut kādas lietas, kuras mēs varam arī realizēt, tad nerodās šī bezspēcīguma sajūta dažkārt. Kad ir bērniņš, tad visa mana dzīve tiek pakļauta tikai citu vajadzībām. Ja? Tad kaut kādas lietas es tomēr varu ieplānot. Es varu ieplānot, kad es aizēju uz veikalu, es varu ieplānot, kad es veicu, piemēram, nezinu, savu vakara rituālu, piemēram, ieeju dušā. Ja? Tātad ir ļoti svarīgi kaut kādas lietiņas arī saplānot, bet ar domu, ka tas var būt arī elastīgi un mainīties no dienas uz dienu. Lai atvieglotu tādu varbūt prātu vai lai atslogotu atmiņu, ir arī vērtīgi veidot dažādus pierakstus, kalendārus, atgādinājumus, lai nav jāpatur daudzas lietas prātā. Jo tad, kad jo ikdiena jau tāpat ir ļoti tāda pārņemoša, un tur var būt tāda pārslodze, lai vēl kaut kādas noteikti informāciju turētu prātā. Tā kā palīdziet sev, veidojot dažādas tādas atgādinājumu sistēmas. Un, protams, dažādas mazās lietiņas, ar ko sevi palutināt, ir arī ļoti svarīgas, un tam vienmēr var atrast laiku. Vai nu tās būs, nezinu, lūpu uzkrāsošana pāris sekundes, vai nu tas būs tiešām rīta kafija, ja, pāris minūtes. Vai nu tas ir mīļākais žurnāls, pusraksts kaut vai izlasīt. Tātad tādas mazas aktivitātes, kurām vienmēr var atrast laiku. Un domājot vēl arī par laiku, vienmēr ir svarīgi pavērot, kas ir tās lietas, kas iespējams darbojās kā laika zagļi. Mūsdienās bieži vien tie tomēr ir sociālie tīkli, tas ir telefons, varbūt arī kaut kādi, nezinu, seriāli, kas ierauj ļoti. Pavērot, kas ir tās lietas, kas varētu man atņemt laiku no tām lietām, kas ir svarīgas. Ja? Tā kā varbūt man tomēr ir svarīgi prioritizēt šobrīd šo te miegu vai, piemēram, kafijas krūzi bez sociālajiem tīkliem. Ja? Un ļoti svarīgi ir tiešām saprast, kā es varu parūpēties par sevi un par to, kas man tiešām tieši šobrīd ir vajadzīgs. Ja? Un, protams, kad
saskaroties ar dažādiem izaicinājumiem, grūtībām ikdienā, kā jebkurā dzīves sfērā, ir svarīgi pamanīt arī mazās izdošanās un mazās uzvaras, jo arī tādas noteikti ir. Un pat ir vērtīgi viņas pierakstīt, tā lai viņas paliek, lai viņas var izlasīt arī vēlāk, jo viņas aizmirstās, bet lai viņas var arī izlasīt, kaut vai tās ir mazas, mazas arī lietiņas, kas vienkārši iedod pozitīvu tādu sajūtu par to, ka jā, bet man sanāk, un es eju uz priekšu, un ir progress, un varbūt maz drusciņi, bet ir progress. Un ir arī forši dalīties ar šīm mazajām uzvarām arī ar citiem cilvēkiem, ar radiniekiem, ar draugiem. Un vēl arī pie šī var minēt, ka ir svarīgi arī praktizēt pateicību. Kas ir pateicības praktizēšana? Tā ir tāda spēja apzināties, kas jau man ir. Nevis koncentrēties uz to, kas man vēl trūkst vai kas man nesanāk, bet koncentrēties uz to, kas man jau ir. Un tās arī var būt ļoti, ļoti mazas lietiņas. Es priecājos, ka es šodien pamodos ar labu garastāvokli. Es priecājos, ka mans bērniņš pasmaidīja. Paldies, ka es varu redzēt savu bērniņu. Ja? Tātad tās ir ļoti it kā pašsaprotamas lietas, bet ļaujot šai pateicībai pirmkārt ienākt tīri prātā, un otrkārt mēģināt arī viņu patiešām sajust, ka es jūtu to pateicību, tā ir ļoti, ļoti tāda pozitīva un tāda atbalstoša pieredze. Tā kā tas ir tas, ko jūs varat izvēlēties darīt. Nu, attiecības ar partneri. Attiecības ar partneri ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts pašaprūpē, jo skaidrs, ka pārgurums, atšķirīgi viedokļi par bērnu audzināšanu, par aprūpi, par to, cik laika kam veltīt vai kādā veidā kaut ko darīt. Arī atšķirīga vajadzība pēc intimitātes var būt diezgan liels izaicinājums partnerībai. Un skaidrs, ka bērniņa ienākšana, pārgurums tur ir neizbēgams. Pārgurums tas var būt arī gan māmiņai, gan arī tētim. Ir svarīgi tomēr komunicēt ar partneri, ir svarīgi tomēr runāt par to, kas ir jūsu vajadzības, kas ir jūsu sajūtas, dalīties vienam ar otru, sniegt savstarpēju atbalstu, censties patiešām uzklausīt viens otru un saprast. Un, lai gan emocijas var būt tāds aspekts, kas dažkārt var traucēt sadzirdēt otru un arī uzklausīt, tad jebkurā gadījumā tāda partnera iesaistīšana audzināšanā un partnera aicināšana tā aktīvi sniegt atbalstu un veidot attiecības ar bērniņu ir arī ļoti svarīgi. Partneri, vīrieši dažkārt var justies ļoti atsvešināti, tad, kad mamma ir norentējusies uz bērniņu un ar tādu pilnu fokusu uz mazuli, tad partneri var reizēm justies pamesti un var arī nezināt, kā tieši iesaistīties, ko darīt, kā darīt. Bieži vien, protams, mammas ir tās, kuras daudz ko zina labāk. Protams, kad arī sievietei no dabas ir iedota tāda lielāka empātija, spēja izjust to otru cilvēku, spēja izjust arī bērniņa vajadzības, un galu galā tomēr mamma ir tā, kas ir kopā ar bērniņu pastāvīgi, bet partners var justies mazliet tā kā nostumts malā, tā kā nevajadzīgs, un viņš var arī baidīties kaut ko palīdzēt un kaut ko izdarīt nepareizi. Un tad ir ļoti svarīgi par to runāt, arī jautāt par to, kā partneris gribētu iesaistīties, varbūt ir kaut kas viņu uztrauc, un spēt arī pieņemt, ka viņš var veidot attiecības ar bērniņu savādāk. Ja? Ka viņš var darīt lietas savādāk, jo šī pieņemšana tā arī ir šī
sapratne un sadzirdēšana, jo es pieņemu tevi, lai gan tu esi savādāk, lai gan tu dari savādāk. Jebkurā gadījumā es pieņemu. Es šeit nerunāju par kaut kādām tādām radikāli, nu, tādām neadekvātām uzvedībām, bet šeit domājot vairāk par to, ka iespējams, nezinu, tētis maina autiņbiksītes savādāk. Iespējams, tētis ar bērniņu spēlējas savādāk. Ja? Iespējams, tētis ar bērniņu runā savādāk. Ja? Varbūt tas balss tons ir savādāks, vai tēmas, ko viņi pārunā, ir savādāks. Tas ir pilnīgi normāli saprast arī šīs vienam otra atšķirības, pieņemt, ka otrs partneris drīkst darīt savādāk un veidot attiecības ar bērnu savādāk. Un šī laika pavadīšana kopā, kas bieži vien ir liels izaicinājums, arī ir būtībā prasa tādu apzinātību tādā ziņā, ka mēs abi kopā vienojamies un izvēlamies, ko mēs darām tajos brīžos, kad mēs varam pabūt kopā. Ja? Kas ir tās mazās lietas? Tā var būt arī vienkārši vakariņas sveču gaismā mājās. Mierīgas vakariņas, kur mēs runājamies un dalamies ar tādām savām sajūtām un ar tādām savām vajadzībām. Ja? Varbūt tās ir arī, protams, ka tie ir arī kaut kādi tādi regulārāki, varbūt regulārāki randiņi bērniņam augot lielākam, ja iespējams ir iesaistīt citus ģimenes locekļus vai auklīti, tad noteikti arī šie te izgājieni ārpus mājas kā vienkārši partneriem. Nevis kā mammai un tētim, bet kā partneriem, kā vīrietim un sievietei, kā pārim, ir ārkārtīgi būtiski, lai uzturētu šo saikni attiecībās. Un skaidrs, ka arī tāds skaidrošanas darbs ir ārkārtīgi varbūt noderīgs, runāt par to, ka šis ir periods, mēs abi esam komanda. Dažkārt bērnu ienākšana ģimenē, pārattiecības var pagriezt pilnīgi jaunā plāksnē, pozitīvā ziņā, ka patiešām tā ir daudz lielāka sadarbība un partneri sajūt viens otru tiešām kā komandu. Un vienlaikus arī bērnu ienākšana ģimenē var diemžēl parādīt arī citas lietas, izgaismot kaut kādas lietas, kas pārattiecībās līdz šim nav bijušas izrunātas, nav bijušas apzinātas, iespējams, par kurām nav bijusi kaut kāda vienota sajūta, vienots viedoklis. Un bērniņš var izgaismot arī lietas, ar ko partneriem ir jāstrādā. Bet, jebkurā gadījumā, attiecības ar partneri ir vēl viena ļoti svarīga, būtiska pašaprūpes sastāvdaļa. Un turpat arī par attiecībām runājot, tad vēl viena tāda sastāvdaļa, kas tiešā veidā skar attiecības, un tā skaitā arī attiecības ar mazuli, tās ir robežas. Jo robežas tās ir veselīgas rūpes par sevi. Un jautājums, protams, vienmēr ir par to, cik viegli vai cik grūti ir bijis nospraust robežas līdz šim. Un robežas ir tās, kas tomēr palīdz saudzēt savus resursus, kas palīdz arī mazināt stresu, kas palīdz arī apzināties, kas tad tu patiesībā esi, kas ir tas, kā tu jūties. Kas ir tas, ko tu vēlies, kādas ir tavas vajadzības, kādas ir tavas intereses, kas tev ir svarīgi. Ja? Un viens ir apzināties šo, jo, lai nospraustu robežas, viņas vispirmām kārtām ir jāapzinās. Otrs, tad, kad mēs apzināmies šīs robežas, kā mēs par tām nokomunicējam, kā mēs viņas aizstāvam, kā mēs par viņām arī rūpējamies. Un ja ir grūti šīs robežas, un ja ir grūti vispār apzināties, kā es jūtos par kaut ko, un kas man vispār ir vajadzīgs, tad tāds ieteikums ir
ik pa laikam sev dienā atbildēt uz jautājumu, kā es jūtos šobrīd un kas man ir vajadzīgs šobrīd. Kā es jūtos šobrīd emocionāli, kā es jūtos šobrīd fiziski, un kas ir tas, kas man šobrīd būtu visvairāk vajadzīgs. Un kā es varētu par to parūpēties, kā es varētu šo vajadzību apmierināt. Un tad, ja jūs pašas to labi sapratīsiet un spēsiet par to labi nokomunicēt, un varbūt reizēm par to ir grūti komunicēt, un reizēm to ir arī grūti apjaust, bet pat sākot par to domāt, tas var veidot tādu dziļāku sevis izpratni, dziļāku sevis iepazīšanu, kā arī tas var radīt to lielāku tādu sajūtu par to, kāds tad es esmu kā cilvēks, kāda ir mana identitāte. Un tas var viennozīmīgi veidot arī labākas attiecības ar apkārtējiem. Un vienlaikus arī audzēt jūsu resursus. Piemēram, darbā, kad šobrīd jums ir bērniņš, jūs kaut kādā brīdī atgriezīsieties darbā, skaidrs, ka darba pienākumi var būt daudz un vēl vairāk, un tad ir jautājums, kā jūs spēsiet arī pateikt nē, vai jūs spēsiet novilkt robežas, vai jūs spēsiet tomēr rūpēties par laiku sev un par laiku savai ģimenei, vai tomēr tā spēja nospraust robežas būs apgrūtināta. Ja? Un ja mēs nenoliekam robežas, tad sanāk, ka citi cilvēki var manipulēt ar mums, var mūs izmantot, un tas mūs iztukšo un neļauj dzīvot tādu pilnvērtīgu dzīvi. Un robežas attiecībās ar partneri, attiecībās arī ar bērniem kaut kādā brīdī, jo arī tā spēja paņemt laiku sev, kaut vai aiziet dušā, kaut vai aiziet uz veikalu, ja tā ir tā vajadzība, tad ir svarīgi arī par to nokomunicēt. Un ja tās robežas ir skaidri izrunātas, un ja tās vēlmes un gaidas arī ir skaidras, tad tas ļauj izvairīties no dažādiem pārpratumiem. Neviens cilvēks mūsu vajadzības nenolasīs, ja nevienam nav spēja iedomāties vai nolasīt kaut ko, kas nav pateikts. Tāpēc ir ļoti svarīgi par to runāt tieši, skaidri. Es jūtos tā, man šobrīd vajadzētu to. Un tas var palīdzēt stiprināt attiecības un izvairīties no liekiem pārpratumiem. Un vienlaikus arī spēja nospraust robežas ir tāda prasme. Tas prasa trenēšanos, kā jebkura prasme, staigāšana, mācīšanās lasīt, kā jebkura prasme. Tas prasa trenēšanos, tas prasa laiku, tas prasa apzinātību. Ja, tāpēc tāda pacietība un iejūtība pret sevi šeit ir ļoti lietā un vietā. Un tad reizēm, kad mēs apzināmies, mēs gribam kaut ko darīt, mēs gribam paņemt to laiku sev, mēs gribam atpūsties, tad varbūt bieži vien parādās tāda mammas vaina. Un vainas sajūta, kāpēc tā vispār parādās, ir ļoti daudz iemesli, kāpēc parādās vainas sajūta. Ļoti bieži tā nāk no bērnības, no attiecībām ar savā ģimenē, bet šajā aspektā es gribētu pieminēt tādas 3 grūtības, kas saistās ar vainas sajūtu. Un tā viena, ko jau mēs arī pirmīt minēju, ir grūtības izprast tādas savas vajadzības un rūpēties par tām. Dažkārt varbūt tā, ka tās robežas starp sevi
un citiem ir tik ļoti saplūdušas, ka ir grūti nodalīt. Par tām drīkst rūpēties, man par tām arī vajag rūpēties, lai es spētu rūpēties tālāk par citiem. Un dažkārt var būt situācijas, kur tiešām vairāk ir izrādīts rūpes par tādām citu vajadzībām un aprūpēti citi, un savas vajadzības vispār nav apzinātas un ir noliktas otrajā plānā. Tad, kad mēs sākam kaut ko darīt sev, tad pēkšņi parādās šī vainas sajūta. Un vainas sajūta dažkārt var būt arī ļoti labi apslēpta, ka mums šķiet, ka es neiešu ārpus mājas, varbūt tāpēc, ka man ir, piemēram, tētis nevarēs parūpēties par mazuli. Ja? Bet iespējams, drīzāk šī ir vainas sajūta par to, ka es tad būšu slikta mamma, ja es atstāšu mazuli. Man taču vajag būt 24/7, viņam mani vajag, un neviens nevar par viņu parūpēties tik labi kā es. Un kā tad es tagad vienkārši iešu prom no sava mazuļa? Ja? Parādās tāda vainas sajūta. Es domāju, visas labas mammas kaut kad ik pa laikam var izjust vainas sajūtu, ja, šo mammas vainu. Un vienlaikus tomēr ir svarīgi saprast, ka tā ir tā mana vainas sajūta, un padomāt arī par to, kāpēc man tomēr šo būtu svarīgi izdarīt priekš sevis. Ja, ka tādā veidā es arī mācos parūpēties par savām vajadzībām un tomēr neignorēt viņas, kā varbūt līdz šim ir bieži vien darīts. Tad sabiedrības spiediens un prasības ir tāda vēl viena vainu radošs aspekts, kad mēs redzam, par to tiek arī daudz runāts, mēs redzam, ka ir cilvēki, ir mammas, kuras var paspēt visu, viņas var veidot veiksmīgu karjeru, viņas var izaudzināt vairākus bērnus, viņas izskatās kā no žurnāla vāka, un es to iespējams nevaru. Ja, tas sabiedrības spiediens un prasības uz jaunajām mamām bieži vien šobrīd ir tik spēcīgs, ka tas patiešām var pirmkārt radīt tādu emocionālu pārslodzi, vēloties izdarīt visu pēc iespējas labāk, vēloties kādam līdzināties iespējams, pasakot sev, ka redz, bet ja citi tā var, tad es arī tā varu, un ja es nevarēšu izpildīt kaut kādas noteiktas gaidas sabiedrības, tad es nebūšu laba mamma. Un tomēr tā ir tas ir tāds viltus spiediens, ja tā varētu teikt, jo skaidrs, ka mums katrai ir savi resursi, mums katrai ir sava pieredze. Un tas, par ko es esmu pilnīgi pārliecināta, ir katra mamma dara ļoti svarīgi ir mēģināt distancēties no tā, kā ir citiem, un mēģināt šo salīdzināšanu, ka citiem ir tā un man ir tā, tas nepadara tevi par sliktu mammu. Ja? Un grūtības nospraust robežas, tā tad ir vēl viens šis aspekts, kad parādās šī vainas sajūta. Tātad grūtības nospraust robežas, piemēram, ja kāds pret mani izturās necienīgi, tad man ir tiesības aiziet no telpas, aizvērt durvis, absolūti fiziski radīt telpu, kur es un cits tiek norobežots viens no otra. Tās var būt arī šīs emocionālās robežas, ja, kad es īsti nesaprotu, ko es gribu, un tas iespējams ir nemaz nav tas, ko es vēlos, bet tas, ko cits grib, un tas var būt ļoti dažādos aspektos. Tātad tas ir arī vēl viens aspekts, kas var parādīties, kuros var parādīties vainas sajūta
nu, kad es jau nedrīkstu otru sāpināt. Ja? Es jau nedrīkstu otru sāpināt, neskatoties uz to, piemēram, izrādot necieņu. Ja? Bet svarīgi tātad saprast, ja jums parādās šī mammas vaina, kas tur varētu būt apakšā, kāpēc, un tajā brīdī patiešām atgādināt sev, kāpēc tas, ko tu dari tagad, kāpēc tas ir svarīgi priekš tevis, un kā tas pozitīvi ietekmēs tavu pašsajūtu un arī attiecības ar apkārtējiem. Ja? Kāpēc tas varētu būt labi? Un tā ir atkal tāda apzinātība un tāds dialogs ar sevi, lai saprastu, kāpēc man šo vajadzētu darīt un kāpēc šis priekš manis būs veselīgi. Un kā pēdējais, kas ir tieši kādreiz pretēji šai vainas sajūtai, ir līdzjūtība pret sevi, kuras autore ir Kristīna Nefa. Un, ko tas nozīmē? Tātad līdzjūtība pret sevi šajā laikmetā, kad mēs tik daudz dzirdam tādas kritikas sabiedrībā, kritika vienam pret otru, kritika arī pret sevi. Mēs, protams, varam domāt, kādā veidā šī kritika ir nākusi mums līdzi. Kritika bieži vien rada vainas sajūtu, kritika bieži vien rada nevērtīguma sajūtu, es neesmu pelnījusi rūpēties par sevi, es esmu slikta mamma, ja es rūpējos par sevi. Ja, tātad kritika pēc būtības ir ļoti tāda graujoša, tā ir graujoša ietekme. Un tad līdzjūtība pret sevi atkal ir kaut kas tāds, ko mēs varam veikt attiecībā pret sevi, laipnā veidā, gan domās, gan arī tādās aktivitātēs, laipnā veidā attiecoties pret sevi, ka mēs esam vērtīgi cilvēki, mēs drīkstam kļūdīties, mēs neesam perfekti, visi piedzīvo grūtus brīžus. Ja? Un tāda apzināta savas pieredzes un arī tādas negatīvās pieredzes izdzīvošana un pieņemšana, kas nozīmē, ka tā ir arī tāda spēja satikties ar savām emocijām tieši, pieņemt, ka jā, šis priekš manis ir grūts brīdis, padomāt par to, kādi ir mani resursi, kas man ir vajadzīgs, lai es ar šo grūto brīdi varētu tikt galā, un lai es varētu sevi atbalstīt un patiešām attiekties pret sevi tik laipni, cik mēs biežāk esam pret apkārtējiem, un padomāt, kas ir tā kritiskā balss, kas mūsos pieslēdzās tad, kad mēs ar kaut ko netiekam galā. Ja? Vai tas ir veids, kā es runātu ar citiem, vai kā es runātu ar savu partneri, vai kā es runātu ar savu bērnu, vai kā es runātu ar savu kādu citu sev svarīgu cilvēku, vai es runātu ar to tādā skarbā, kritiskā balsī, vai tomēr es runātu ar tādu iedrošinājumu, ar tādu laipnību un atbalstu ar mērķi, lai šis cilvēks sēstos labāk. Un tad, kad arī jūs kā mammas piedzīvojat kaut kādus grūtākus brīžus, kaut kas, kas jums nesanāk, atcerieties, ka jūs kā mammas esat piedzimušas, bet jūs kā mammas arī augat līdzīgi ar savu bērniņu. Jūs augat un jūs mainaties, un pārmaiņas nes sevī gan izdošanos, gan arī neveiksmes. Ja, tādā veidā mēs mainamies, un tā ir mūsu pieredze, kas mūs veido. Tā kā ļoti svarīgi ir būt iecietīgiem, laipniem, tādiem atbalstošiem pret sevi, ne tikai pret citiem, bet arī pret sevi. Un tādā veidā tas var arī palīdzēt, tas var arī stiprināt dzīves spēku un palīdzēt tajos brīžos, kad tiešām tādas grūtības un neveiksmes arī piemeklē, vai tā sajūta par to, ka tās ir kaut kādas neveiksmes. Un
Un vienlaikus skaidrs, ka visas šīs lietas, par ko šodien es stāstīju, ka tās jau ir tādas zināmas. Es varbūt viņas vairāk gribēju akcentēt, vairāk gribēju arī atgādināt. Es ceru, ka jūs par kaut kādām lietām padomāsiet vairāk, ka kaut kas jūs būs uzrunājis. Un tās ir visas lietas, kas būtībā ir tāds pamatiņš, lai mēs spētu saglabāt tādu ilgtermiņā veselību, gan emocionālo, gan arī fizisko. Un vienlaikus ir arī svarīgi, ka, ja gadījumā parādās tomēr kaut kādas grūtības tikt galā ar ikdienas pienākumiem vai bērniņa aprūpi, un ja tādas emocijas ir tādas pārņemošas, viņas ir pārāk intensīvas vai tādu ilgāku laiku, piemēram, nomāktība vai kaut kāda trauksme vai bezspēcīguma sajūta, tad nekautrēties meklēt tomēr palīdzību, būt pret sevi laipniem, iejūtīgiem, tiešām ar vēlmi palīdzēt maksimāli sev, cik vien var, un neignorēt tos brīžus, kad tiešām ir vajadzīga jau tāda palīdzība no ārpuses. Un par to jūs vairāk varēsiet noklausīties rītdienas webinārā, kas ir Lindas Rubenes webinārs par emocionālo balansu un arī pieskarsies pēcdzemdību depresijai. Nu tā, labi. Tad tas no manas puses šodien viss. Es paskatīšos